Nu, tad uzdodies jautājumu, kāpēc turpina spēlēt Daugaņš? Viņam viņš teicam iespēju beigt vispār. Tagad medaļas kaklā mājas čempionāts, un šoreiz es toču beidzu. Kāpēc atbrauc Zierkals ar Ābolu? Viņiem bija pilnīgs abliek, klausies, es esmu piekurs, man ir līdz lūpai, es nevaru. Esiet sveicināti bufetē, esam atgriezušies pie sava vecā, labā, mīļā galda, un ir pienācis tas gada brīdis, kad vispārējie sporta veidi rātnes arumējas uz rezervistu soliņu, uz mēles lepnā vientulībā dodās defilēt hokejs. Nevairs dienas, faktiski stundas ir palikušas līdz pasaules čempionāta sākumam, kas šogad izcināsies Čehijā, un jau 28. reizi pēc kārtas savus sapņus turp vedīs arī Latvijas hokejs. Pirms gada piepildījās, kā būs šogad, nezinu es, vēl mazāk zinu Jānis Jančevics, bet cilvēks pa kreisi, es pieļauju, varētu vismaz nojaust vairāk nekā mēs abi divi kopā. Jau pieminētās bronzas komandas viens no treneriem, U20 izlases galvenais treneris, Zemgales kluba galvenais treneris, Latvijas čempions šogad, laikam, vairāk nekā 10 pasaules čempionātos pats bijis, diezgan aktīvs dalībnieks, gan uz slidām, gan uz soliņa. Varētu skaitīt ilgu un dikti Ārtis Ābols pie mums studijās. Sveiks, Ārtī. Šķiet 2016. gads es skatījos, internets nemeloja pēdējais, kad tu nebija ap šo laiku uz soliņa, tad bija Beresņevs, kuram asistēja Zirnis un Ankipāns. 17 kārtas, man tā liekas, bija, plus Covid. Jā. Tad sanāk tāds diezgan ilgs laiks, nav tā, ka muskuļu atmiņa jau kaut kāda iestādājusies šajā laikā, tā kā jau no rīta uz turieni, vakarā uz turieni jau kaut kādas savas ik maija, aprīļa gaitas. Zin kā, viss nāk un aiziet tālumā, vai sāksies no galva, vai nesāksies, to mēs nezinām, tāpat kā par rezultātiem, tomēr es nezinu, kādu viņi būs. Zin, tās fanfārs, vai kā pareizi jāsaka, pasaules čempionātā, tā mūzika, kas skan pirms iziešanas uz spēli, tāda fēna ritmiska, un tas jau bija tev iestrādājis. Ja tās skan, tad skaits drīz sezona beigsies. Zin, kā, izņemot to U20 atlikto pasaules čempionātu augustā, ka bija jocīgi, tev tāds turnīrs jau vēl pašā sākumā, bet šī mūzika asociējas ar sezonas beigām. Kā tu jūties šajā maijā? Tagad šobrīd tev nav jāskan, ko tu dari, vai tu vairāk sauli baudi un brīvdienas? Es saprotu, ka dienas hokejs jau tāpat, dienas kārtība hokejs. Sauli jau varēja baudīt tikai pāris dienas, bet, redz, galīgi balses neesmu, ja es pļaumašīnas pastaigā, kā robota nav, tad jau uzreiz. Tu golfu spēlē, ne? To es pļaumašīnas. Es Amerikā neesmu spēlējis, neesmu iemācījies. Bet pagaid, tur daži tavi biedri spēlē, tur nav Amerikā obligāti jāiet. Nē, Rodrigo arī tur baigi iededzēs uz to golfu. Viņš pāris reizes aicināja. Tagad jau noteikti vairāk neaicinās. Zin, kā tu pāris reizes atsaki, tad, labi, pats vainīgs. Sarunāsim. Tu Ankipānu piesauci. Pagājušajā gadā tu vinēji, šogad Ingvārs piesauca Ankipānu. Pagājušajā gadā tu vinēji, šogad viņš vinēja. Kas tur viņiem labāk bija Latvijas finālā vai Viņi bija proporcionāli otrādi kā pagājušajā gadā. Viņi bija labāki šogad. Tā arī bija. Kādi faktori? Kas tur notika? Labs stils, kā viņi spēlē bija, bet viņi kvalitatīvi papildinājās, un ko mēs neizdarījām, un viņi pelnīgi uzvarēja. Viņiem 18-gadīgais labi ripstēri vārtos. Jā, Felbergs malicis. Priekš to viņš ir U20 kandidāts, un es ceru, ka viņš... Es nezinu, vai šīs fināls, bet viņam kaut kādu dos grūdienu karjerā, teiksim, tālākam solim, bet priekš viņa tā bija laba pieredze, un tas parādīja, ka tomēr, kā nekā, bet tas ir fināls, un kad viņš malicis labi nospēlēja visas spēles. Jo tās tehnikas, es nezinu, bet pussezonā no HS Rīga uzreiz fināla sērijā arī... Nē, te pat līgā viņš vien spēlē, bet viena spēle, kad tu vienkārši spēlē, otra lieta, kad tu spēlē finālā. Tas tomēr nedaudz citādāk. Nākamgad ņemat revanšu? Mēģināsim. Jo tu it kā esi un būsi Zemgalē, bet ja nāks no Toronto Maple Leafs piedāvājums, tad tu varot braukt uz Toronto. Varu. Bet tā tu noskaņojies pats, kā Zemgale ir tava, un tu paliec. Ja tas var būt beztermiņa līgums, faktiski. Draudzīgi vienošanās. Zin kā, es pats neko ar tā par 100% neesmu, kopš es tur esmu meklējis, un zin kā, es sev mierinu to, labi, ja kāds beig gribēs man atradīs un man pierunās, tā es turpinu pagaidām. Jūs ar Rodrigo esat parunājuši, jums abiem sudraba medaļas. Tur 2 vicečempioni. Nē, viņš bija iegriezies uz īsu brīdi, tā kā neko daudz nerunāja.
viņam sudrabs ir diezgan vērtīgs Rogla klubam. Nē, nu, zin kā, to vērtību tu novērtēsi pēc kaut kāda laika. Varbūt tagad viņi jau sasnāvērtē, bet skaidrs, ka tu esi tur, tad tu gribi uzvarēt. Bet tas pelnšķīs stāsts, zinot, kā viņam gāja regulārā sezonā, kas tur gāja krusta šķērs un maiņas, vadības un knapi play-off faktiski. Viņu ambīcijas ir un laikam arī tās finanses atļauj, cik es saprotu, lai veidot un gribētu tie brāļi aboti, kas bija 7 gadus tur Roglē, kas viens no Alsvenskas izveda tur un kas viens bija, viņa brālis bija galvenais treneris, viens bija ģenerāla menedžers, ka tas jau bija vērsts to, lai to klubu celtu, lai viņi kļūtu par stabilu tādu augšgala komandu un uz to ietu, bet viņi arī pagājuši gadu bija 10, ja kas. Šogad viņi tur pieņēma lēmumu abus brāļus atlaist, jo, ja viņi brāļi, kaut kā vienu neatlaidīs. Viņi atlaida dabas, un vietas izpildītājs, ģenerāla menedžers, jauns čels, par galveno ielika Palī, kurš teorētiski, principā, pa galveno vispār strādājis nav, bet, vietējais tāds, tā kā, tas bija tāds, ka, protams, neviens no viņiem to negaidīja. Tika play-off, tā play-in saucamā, labi. Jā. Labi, tika Timro galām, bet pēc tam jau tur bija pirmo komandu 4-0 regulārajā Feres, tad pēc tam Vekš 4-0, tas jau bija kaut kā neticam pilnīgi, likās, vai tā līdz galam viņi ies, bet līdz galam bija pa īsti. Pretī trāpījās komanda, kura ir absolūti top komanda Zviedrijā, pat nestoties to, ka viņi regulāri beidz 3, neparvēltu viņi. Tā komanda jau ir nostabilisies augšgalā, tur ir viss sakārtots no līdz, tur ir spēlētāji uz vajadzīgo pozīciju, teiksim, pirms pudes satraumējās, tur viss tā kā top līmenī, tur aizsarg pāri, viens kreisais otrs labrots, viens kreisais otrs labrots, vai ne, un nezinu, vai jūs tur redzējāt kādu to no spēlēm, teiksim, tie 2004. 2005. Gada puikas, jāsaka, kas spēlēja Zviedrijas U20, arī vadošā aizsargs. Tur, es domāju, Aksels Peliks Sandīns 2005. Un Salamonson 2004. Tas skaits, ka viņi spēlēs NHL tikai nākamgad vai aiznākamgad, vai ne, tas viennozīmīgi viņi jau tur augstu draftēti, bet viņi tur reāli spēlēja. Un tā ir komanda, kas tur ir nostabilizējusies un 10 gados 5 fināli. Un 4 fakts bija zaudēti, vai neviens pagājuši gadu, un tad tagad uzvarēts, ka tā ir komanda, tā ir šobrīd top komanda Zviedrijā. Ok, Rodrigo, es saprotu, ka pirmais gads no 3, bet parakstīt to līgumu viņš tomēr ar brāļiem, kas tur vairs nav. Ir skaidrs, viņš paliek, viss ir tā kā uz papīra rakstīts. Domāju, ka noteikti, ka tur nekas nav. Es pat neesmu runājis, bet, tā, kad mēs bijām U20 pasaules čempionātā Gēteborgā ziemā, tad es pat, tā palaidu garām, pat nesapratu, ka tas Zviedrijas U20 izlaiž ģenerāla menedžers, tas ir tas vietas izpildītājs Roglā. Viņš pats pienāca, iepazinās, tad mēs tur kaut ko runājām, kad viņš tur izmet frāzi, ka viņi grib vēl pagarināt vairāk līgumu ar Rodrigo. Tagad, kad bija gribējuši, kad iedot, viņam ir 3 gadi, bet iedot vēl uz priekšu. Tagad ir tā tendence, es nezinu, ko, lai noturētu viņus Zviedrijā, lai nebrauc cik daudz uz Šveici. Daudz brauc uz Šveici, labi, bet tepat laikā šogad arī, es to Zviedru presu tur hokeju lasu dienā, ka diezgan arī brauc atpakaļ. Nav tā, ka tikai uz vienu pusi, bet skaidrs, ka tur noteikti vairāk maksā, bet par ko es gribēju teikt, kad dod ilgtermiņu līgumu sākušies. Pa 5 gadu vairs nav nekāds brīnums, ka čeļi paraksta uz 5 gadiem līgumu Zviedrijā. Tas vairs nav nekāds retums. Tur nav nekādas laušanas un tur, kur Ja tev uz NHL, tad tur vispār bez jautājumu, tur brauc viņi uzreiz dabūna kompensācijas, nezinu, tur kaut kā 350,000 vai cik tur, vai es nezinu, vai tas no kāds spēlētāji vai kā tur. Daudziem ir saucamā klausula Šveici iekšā. Šveici drīkst vai nedrīkst? Ja ir Šveici, tad laiž, jo tagad arī brauc projām, teiksim, tur Rīforšs, kurš pirms gada atgriezās Roglē pēc 2 gadiem Ziemeļamerikā, viņš nospēlēja sezonu, brauc uz Davos. Bet tas ir uz lielāku naudu vai tomēr arī labāku līmeni? Kā tā objektīvi? Es domāju, nav tikai. Kurš tur ir līmenis labāks? Tur ir tik līdzīgi, redzam, teiksim, Champions League arī spēlēja Ženēvu finālā pret to pašu Šeleftiju, vai ne? Vinēja 3-2 Ženēvu. Es gribēju teikt, ka pusspēli vismaz dominēja Šeleftiju, iemest nevarēja. Pieļauju, ka arī kādu soli ir priekšā tā līga, jo ne jau Šveicē, jo ne jau viņi maksās. Tikai maksāšanas pēc, protams, tas, kas tev parāda rezultātu, viņi uzreiz grib, vai ne? Un es zinu, tas pats Rodrigo gribēs.
Viņam nav klausos, kāpēc neliek iekšā, viņš saka, uzreiz mazāk naudu būtu. Es saku, arī loģiski, ar tā teikt. U20 čempionāts. Tur Ankipānu piesaucām, arī Zirni piesaucām. Tas atkal tur tev ir nevis pretinieks, bet palīgs. Jā. Labs kopumā gads, vai ne? Gan U18 ceturtdaļfinālā pret nākamajiem čempioniem zaudēja, gan U20 ceturtdaļfinālā nākamajiem čempioniem tikai zaudēja. Tas nozīmē, ka pasaules astotniekā gan 18, gan 20 tas nevar teikt, ka slikti Latvijai. Es jau to iepriekš jums teicu, kā man Kārlis arī teica, ka es prasīju, cik ir tā atstarps U20. Tādu bija nojaukt pieaugušo limitu, U20 atstarp līdz top komandām ir lielāka. Mēs redzējām pirmās 3 spēles, kad tā bija tāda situācija, kurā es nekad iepriekš nebiju bijis. Kā to paši rēķinu pret Zviedriem. 0-6 liekas, tur bez variantiem. Bet tā spēle jau nebija bez variantiem pret Zviedriem. Tur ir daudz un dažādas tās programmas, kas palīdz treneriem analizēt spēli. Tur Kārlim ar savu Ziemeļas programmu, pēc viņas tur vispār pēc spēles bija A klases vārtu gūšanas momenti. Tie paši bija no vārtu priekš, respektīvi, kur jāmet iekšā. Zviedriem bija 5, mums bija 7. Zviedri mums iemeta tādus, otrās šķiras momentus, kuriem it kā teorētiski nebūtu jābūt. Mēs tur neko neiemetām, vai ne? Un tālāk pārbaudas ceļrulis pāri ar Kanādu, un nāca līdz Somiju, un tev tur pēc 3 spēlēm ir, cik tur ir kopā 0-20, normāli tā. Tas bija tāda interesanti, it kā tu runā par aizsardzību, ka mums tur būs jābūt tev 0-20, un šajā situācijā tev uzreiz galīgi nosas, ka tev ir 0 iemestie. Tas vienkārši liekas, tā bez variantiem, tu vispār nav, tu vismaz kaut ko tur būtu iemetis, tad tev kaut kādu, mēs taču tur kaut ko iemetām. Es esmu dzirdējis, tev ik pa laikam aicina kādu tur lielu uzņēmumu pastāstīt. Tā ir skaitā par psiholoģijām. Vai pirms tās Vācijas spēles tu nejūties nopelnījis kaut kādu tur grādu psiholoģijā? Ko jūs darījāt, ko jūs runājāt, kā jūs mācējāt nekoncentrēties uz to 0? Tā bija mums arī, jo es tādā situācijā nebija. Tas bija tāds brīdis, kurā, kā moderni izaicinājums. Tas biznes, jo tagad kā viņus tur iedvest, kad mēs taču varam spēlēt. Neviena lieta, ka mēs rādījām, tur nekādas galvas mažas, viss loģiski. Kad ir, ja visi baigi labi ilgtermiņā, tā jārada kaut kāds mākslīgs konflikts, lai tā koncentrācija nepazūd. Bet tur bija tā teikt, tāpēc rezultāti pēc viss bija slikti, vai ne? Un tad tev vajag kaut kā tur to, tā kā atbrīvot, kad mēs jau varam spēlēt. Un to pašu pieminējām, mēs nospēlējām, mēs ar Čehiem iemetām 3 vārdus viņiem, mēs tur 6-2 Norvēģiem nospēlējām, ne jau mēs sēžam un metam aizsam. Tad mēs kaut kādus īstus klips, kad bija video, parādījām no spēlēm, ko mēs spēlējām. Pirms Vācijas. Pat ne pirms spēles, tur kaut kādā, no sākuma vienkārši parunājām, no savas pieredzes. Edgars no savas pieredzes, vai ne, un arī skarbus vārdus pateica tieši, viņš ir atklāt, ko... Edgars bija sliktais policists. Nevis nolamājot, bet pasakot, ko, domā par to, kā mēs izskatāmies. Es tur necitēšu, lai tas paliek, vai ne? Lai mums tā pīja jāliek visu? Nē, pīja tur nebija nekā rupi. Rupi tur nebija nekā. Tur bija vienkārši godīgi pateicis, ko domā par to, kā mēs esam spēlējuši, vai ne? Bez rupībām ir kādām. Un parādījām momentus no spēlēm, kur mēs labi spēlējam, mēs neiemetām. Mēs neiemetām, bet mēs ir ok. Ne jau, ka reku jāliek tagad to, mēs tur tā ļoti minimāli, pēc tam Vācija ļoti minimāli. Vienu, ko mēs tur pamainījām, jo Vācija varbūt arī spēlēja, savā ziņā kaut kur nedaudz, atļaušos teikt, nedaudz pāri savām spējām. Viņi tā ļoti smuki, viņi gribēja aizsargu vairākas reizes tā atbrauc atpakaļ. Tā kā vispār viņi tā spēlē. Tur vienreiz, otrais, trešoreiz saspēlēs un uzbrucēja kaut kur aiz muguras un vairākas reizes viņi tā smuki atrad. Ja baigi agresīvi, tu pret viņiem ej, tu nepaspēji tik klāt. Viņi tev tur izstiep, tur iedod tiem uzbrucējiem, tur ātrumā viņiem kaut kas veidojas, ko mēs teicam, tādā situācijā mēs neskanam virsū. Lai viņi tur spēlēs, viņi grib tālo piespēli. Mēs izdarīsim tā, viņus lido, viņam nav kur atdot to piespēli. Es nezinu, kas stāvē. Tikai kaut ko tur nedaudz pamainījām. Un tad es nezinu, kā līdz manim nonāca Pēters Višņēvičs vecākais. Harizmātisks treneris, kurš joprojām trenē. Man teiks, man meita vecāka atsūtīja kaut kur YouTube'ā, tur zina klips, viņš meitenes pusminūtes pārtraukums.
Viņš ir, kā bija runāts, tā bija, un tas, klips, tā bija, bet jūs tak neko nedariet, bet jūs tak nekustaties, jūs neko negribat. Jūs gribat uzvarēt, bet gribēšana ir par maz, ir kaut kas jādara. Es arī gribu būt Tobago salas princis, bet esmu Avot ielas bombas. Mēs jau tādu klipu parādījām, zinu. Tādu, lai kaut kādu, tur, bet tas jau bija pirms spēles. Abolam nebūtu jāsaka, tad Višņievičs pasaka. Šo jau mēs parādījām, teiksim, mums, hala bija turpat blakus, tur bija jāpāriet pārsimts metri, tas bija jau, mums tā sapulce bija tai telpā, kurā mēs tur, kur mēs ēdām, visu tur video, tas jau bija pirms spēles, ka mēs gājām spēlēt, to mēs, parādījām, un tad, un aizgājām, Čaļiem saprotos, bet kaut ko, tas vai tas, kaut ko, tu zini, kaut ko jau izdarījām, laikam. Višņievičam piezvanīja, pateic paldies. Tagad vajag Pēter, paldies. Nē, var pateikt, man meitas draudzene ir viņa mazmeita, tā kā, zini, tur man ir pieeja. Tad tur nodevu, jā. Amerikas ceturtfināls droši vien jau bez īpašām amerikāņu šitajā čempionātā bija diezgan ceļols. Man nepatīk, kā mēs izgājām uz to spēli. Mēs negrauzāmies. Tas bija, zinu, jāspēlē un jāspēlē. Zinu, tas bija tas, ko es arī pēc tam Čaļiem teicu. Varētu, bet, nezinu, lai arī kā mēs to runājam, mēs ejam, ir spēle, mēs ejam, mums nav, šitos mēs nevaram, reku šitie laikam ar šiem. Laikam teiksim, 3 nespēlēm, un mums tagad Vācija tā pēdējā. Tas mēs nespēlēsim. Ir viena spēle un spēlēm, un mēs darām, lai mēs uzvarētu. No spēles uz spēles. Psiholoģijas maģistra. Rekord bija pirmās 3 spēles, Vācija, Amerika. Bet tu vari uzbūvēt uz vairākām pēc kārtas skaitā graušana. Jo pret Vāciju viņi izgāja. Tur jūs pratāt arī ne tikai treneri. Tur jau mēs izgājām spēlētāji, grauza to lētu. Atstāja bišķi emocijas. Kā ir otrais? Ir emocija un kļūdas sportējs, protams. Jā. Bet tur dienas starpā bija, tev nebija spēlē uzreiz. Un, teiksim, tu esi izgājis, un galu galā tas ir pasaules čempionāts, vai ne? Un tur bija, mēs izgājām, mēs tur tik tā viegli sākām spēlēt, un tur, varbūt, es pat atļaušu teikt, kad atsevišķi, vārtos es nesaukšu uz mēs tāpat neko varbūt es iemetīšu, vismaz kādu golu, zinu, un tas man stipri sadusmoja. Viens no sausiem atlikumiem tās spēles, 5 minūtes līdz beigām, Dana noraidījums, kas tagad maksā arī šajā pavasarī vēl bišķiņa. Ko tu darītu šajā situācijā? Treneri, lielās izlases treneri, štukoja par Danu ņemšanu komandu, respektīvi šobrīd sastāvā. Štukoja, ņems šobrīd kā 5. līdzi, un tas skatīsies tālāk. Zini kā, šobrīd nesot iekšā, man tur būtu... Tā muļķīgi teikt, jādara tā, vai jādara šādi šitā, vai tā bija jādara, vai nebija jādara, bet, jau es prasot, es ņemtu, viņš pēc spēles ir viņš ir konkrēti spējīgs, teiksim tā. Jā, ir tās 2 spēles, bet tāpat laikā, mums jau nav tā, ka mums ir pārbagātība tiem spēlētājiem, un tas līmenis, ko Dans rādīja pagājušajā gadu, un kā tagad viņš izskatījās, teiksim, viņš ir labi līmeņa spēlētājs, un es domāju, ka tikai loģiski viņi paņēma. Izskatās, ka šogad būs pēdējos 10 gados spēcīgākais sastāvs veselai virknei. Pasaules čempionātam, ko mēs Latvijas ilasē. Tagad es klausoties, kas notiek tur pie zviedriem, kanādiešiem, amerikāņiem, visi vāc. Es pat nezinu, kāpēc Kanāda un Amerika tādu no zviedriem var saprast. Zviedriem pēdējā medaļa kaut kādā, kurā tur bija, mēs šodien pat vēl skatījāmies 16. gads vai kaut kāds tur bija. Un skaidrs, lasot zviedru presu, viņiem revanš, viens vārds ir revanš. Protams, viņiem sazina, ka tā medaļa ir bijusi. Nākamā lieta viņa parakstīja, tomēr es tā domāju, treneris Sams Kalams, kurš 2 reizes uzvarēja ar Vekšu, tāds, teiksim, jaunās paudzes treneris, viņu parakstīja tur uz 4 gadiem izlasē. Pagājušajā gadā pirmais čempionāts, visas tās Eirotūras tur uzvarēja tos, pauzēs tos turnīrus, hops un ceturtdaļfinālā. Un, labi, zini, viņi zaudētu Kanādai, tas būtu vēl tā, bet tu neatmazgāts, viņi zaudēja Latvijai, vai ne? Un, kur nav, teiksim, augšgala top 3 komanda.
Un tam trenerim arī noteikti, un visai federācijas vadībai pagaidiet, mums vajag rezultātu. Es nezinu, kā viņi tur ir pierunājuši ko, bet viņiem cik 16 ir pateikuši, ka brauc, jā. Ieskaitot tādus, ka tur Eriks Karlsons un Viktors Hedmans brauc. Jā. Kanāda, Amerika, es saprotu, ka ģenerālmenedžeri diezgan konkrēti lika manīt, ka, ja gribi spēlēt nākamgad nostīt pasaules kausu tajā, respektīvi tajā, tad šeit netiks ļoti patīkami uztverts un akceptēts. Sastāvs spēcīgi. Slovākiem pasies pēc ilga laika. Arī agrāk viņi taču arī bija tādi nacionāli patrioti un viss, ka tagad ko. Bet labi, tagad viņiem skaties kāds premjers un ko daļa tur domā. Es nezinu, ko viņi tur paši izdomājuši. Un tad pēc tam iet ielāsīt kā pret to premjeru, tikko viņi ievēlēja. Cīnās. Es dzirdēju, ka ar mašīnām pa dubļiem tu esi braucis. Tev patīk pabraukt, ja hokejs netraucē, bet vai tu kārtas spēlē? Nē. Vispār, ne brīdžu, ne cūks, neko? Nē. Un tad tu pat zolīti nespēlē? Es 3 reizes mācījies, 5 reizes aizmirsu, es nemāku spēlēt. Zolīti vai brīdžu, ko es aizmirsu? Zolīti. Pēc ieraksta. Bez kašanām arī viegli smilts, un tas bija viens, ko viņš tur neļauj vispār mums spēlēt. Un domāju, vispār neļauj kārtas spēlēt. Bija džeki, kuriem baigi patīk, kur pakluso spēlēt, un neļauj nespēlēšu. Ne autobusā, ko lai dara? Vēl viena trauma bez kašanām, tad izrādās kārtas. Tālasies, tad tu nemaz nezini latviešu tomēr nacionālo teicienu, ka pēc zolītes nāk krišana. Redz, tev uz man tas neattiec. Labi, es neesmu izlasīt, tā kā mošas tiespēlē uz viņiem tas attiec. Bet ja vienā reizē Somi diez vai viņi māk zolīt spēlē. Viņiem citu, ja timpalā, pampalā spēle ir pēc kaut kā ļoti laba, nākamais ir netik labi. Pankūks, tu cep vai sievu cepi? Man labāk tā ēšana padodās. Tātad vienreiz tev izcīlas pankūks, tu nemāki pateikt, cik tur milti, piens un sāls vai vēl kaut kas. Pagājuši svētdien sanāca. Es nedomāju, ka būs kaut kāds kritums. Protams, bronzas dabūt būs baigi grūti. Ceturtajā finālā? Garantējis, viņam neviens nebija ne pagājuši gadu, ne šogad. Un tāpat tur būs grūti, bet... Vācija un Slovākija? Vācija, Slovākija, bet, tad jebkuru komandu var uzvarēt. Man nepatīk tur skatīties. Un tagad mums pirmās 3 spēles tie ir mūsu līmeņa pretinieki. Ko nozīmē mūsu līmeņa pretinieki? To arī nozīmē mūsu līmeņa pretinieki. Es nezinu. Man patīk, ka Bobs atnāca, ka viņš sāk visu laiku šo problēmu. Neko nezinu. Spēle sāks pie 0-0, 5-5. Tur nav 1,8 miljoni pret 10 miljoniem. Treneri Ābol, mēs nespēlējām U20. Un tu nestāvēji, tu esi faktiski jau pilntiesīgs televīzijas eksperts. Tu esi pilntiesīgs televīzijas eksperts. Tie 3 ir vājāki par tiem nākamajiem. Nē, protams, ir jau kaut kāds reitings, tu jau teici, skaidrs, ka tur, Porsche ir ātrāks par kaut kādu citas markas modeli. Un tad ir vēl viena lieta, arī nezinu, kas hokejistiem iespējams nav jāsaka. Mums pagājušajā gadā bija mūsu turnīra rīkotāja kalendārs. Mums bija, ja nekļūdos, pēc Kazahiem. Tur varēja izvēlēties. Šogad es pagājušā gada neatceros, nepiedalījos tajā. Bet 21. gadā es zinu, ka Bobam mēs domājam, ar ko sāksim ar Kanādu, nesāksim ar Kanādu. Bet arī to rādītājs. 21. gadā sākam ar Kanādu, 2-0 viņiem. Tikām ceturtfinālā, netikām. Pagājušo sākam ar Kanādu, 0-6. Tikām? Kā ir labāk? Ar Vāciju šogad labāk būtu nespēlēt mums nākamajā dienā, viņiem pēc atpūtas. Protams, bet to zin kā, es nekad uz to kāds kalendārs, ko tu teiksi, kāds ir tāds jāspēlē, nepierastīt tās, mēs ar Rodrigo runājam, ka man teiks, katru čempionātu bija vienreiz tā saucamās back-to-back 2 dienu pēc kārta, tagad ir 3, tur 3 sapārotās, kas ir tā, nepierasti 3 aparatos. Protams, ka nav forši otrā dienā. Mums U20 tāpat spēlē ar lieliem, tas it kā, tur Šveica nāk, tur spēlē otrā dienā, tur mums hops Slovāku otrā dienā. Tagad mēs ar spēlēm, tur nospēlējam ar Somiem, nākamā dienā ir Vācija. Nebija pirmā, bet, tā kā mēs būsim augstāk, varbūt jā, bet atgriežas pie tā, es uzskatu, ka teorētiski, laba līmeņa hokejam jābūt. Tas, protams, nenozīmē, ka medaļas būs, bet ka mēs tur būsim iekšā, mēs cīnīsimies kaut kādu vairāk gadu garumā jābūt. Jo šobrīd mums ir izveidojies izlasē tāds kodols, saucam šie 95. 98. gadā dzimušie. Tie ir tādi 25, 28, 29 gadi, un tie čaļi spēlē labā līmenī.
labos klubos, labā līmenī ir savu līderi, un viņi tagad ir arī daļa ir viņu čomu, un mums tādu ir 11 cilvēku komandā. Nu, mēs varam sākt skaitīt, sākot ar Elu vārtos, tagad Mamčits, Zīle, kas no aizsargiem vēl tur ir Čukste, kas mums vēl ir no tā vecuma 95, 98, tagad tā uzreiz neatceros, nu labi, tagad ir 4 nosaukt. Pēc tam tu uzbrucē mēs ejam, tur ir Rodrigo, ir Mārtiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Egle, Egle labi, viņš ir debitants, viņš no Slovākijas varbūt neiet tam klāt, bet, es saku, tur 11 cilvēki ir šī 95. 98. gadā dzimuši, kur ir tādā labā vecumā un kuri spēlē labās līgās. Jā. Vai tad uz mums arī neatiecās, ka zvaigznes labi sastājās pagājušajā pavasarī? Protams. Protams, bet, zin kā, tāpat Boblēk man arī prasīja, labi, Bobs atnāca kanādietis, viņš te rāda, nezinu, kāds viņš nāca, bet to arī tic, ka mēs varētu dabūt medaļu. Ka Bobs atnācies, jāskatās uz medaļām, mums vajag medaļu. Es saku, ja labi sastājas apstākļi, sāksim ar to, ka mūsu puzlē to kauliņu ir vairāk nekā citām izlasēm. Man ja viss labi sakrīt, tā puzle var sakrist, sakrīt pagājušo gadu. Ka tur varbūt tagad teikt, jā, bet tur tad neatbrauca, nezinu, kaut kādi, tiem tur bija tāda izlase, atvainojiet, neko nezinu. Kāda bija, tāda bija. Tu esi arī komentētājs. Mums vispār valoda nav tik labi piemērota, vai mēs neesam izveidojuši hokejā, basketbolā, citos sporta veidos. Viņi nesauc uzreiz basītī, bumba trāpīja pa stīpu, uzgāja augšā, iekrita grozā. Hokejā staps mums ir noveicās, veiksme. Viņiem ir get roll, tavs staps, tava vienkārši tas nav neveiksme. Tev vienā dienā neiegrāžās no staba vārtos. Viss tev tas nav superveiksme. Vienā dienā ir, vienā dienā nav. Protams, to pašu arī tagad, jebkurā šīs lielās līgās, ko tur klausies, ko tur komentētā kopēc spēle. Protams, es sekoju līdz Zviedrijas finālam. Viņš saka, protams, viņi Zviedrijas saka, small margināli. Tas ir maza, te uz vienu, te uz otru pusi, tas ir tik tuvu, tagad mums iet, te bija, mums bija jāiemet, teiksim, mēs neiemetā, viņi iemet, un vajadzēja būt sērijā 2-2 ir 1-3. Tev nians, tas pats, to pašu kaut kā mums, tam pašam Mogo ar Zemgals, tāpat, lai viņi tur bija labāk, bet bija 4. spēlē, mums bija jāuzvar, mēs atradām veidu, kā zaudēt, bija jābūt 2-2, vai mēs uzvarētu, nezinu, bet vismaz 2-2 bija jābūt, bija 1-3. Pārbaudas spēles pēdējā skaidrs 8-0, visi ir eiforijā, bet mums ir jāuztraucās par to, ka pirms tam īsti nekā nevarēja iemest. Vai tās ir pārbaudas spēles, kuras ir tikai pārbaudas spēles? Mēs esam dzirdējuši, ko treneris saka, un arī pagājuši gadu par to fizisko, kad tur tāds ļoti tiek koncentrēties uz to. Es nezinu par tām bedrēm ir vai ne, bet tas noteikti var atstāt faktoru, bet tās ir pārbaudas spēles. Paskaties, mēs tāpat gadā, kad ar Bobu tika 4. finālā viss pārbaudas spēle zaudēja. Tā, ka pilnīgi viss zaudēja. Jā, tagad, Rodrigo nāca klāt. Tas nozīmē 2 treniņi, 4. treniņš, 5. treniņš, 4 treniņi. Tātad, tur vairākumu vajag sazīmēt. Pēdējās spēlēs kaut kas tur parādījās, kaut kas vismaz iemet, vismaz tajā spēlē 8-0, kaut kāda saistība. Tad tur kaut kāds laiks jāvēlt noteikti tam, un noteikti, kad uz to viņi arī koncentrēsies šobrīd. Vairākums, mazākums, tas var daudz ko izšķirt, vai ne? Kopumā tas sastāvs tev patīk, kā viņš izveidojas šogad ar visiem tiem lieliem mīnusiem? Mums ir, mums to spēlētāji ir tik, cik viņi ir. Nav jau tā, ka mēs tagad atstājām, 5 ļoti labus un paņemām 7 debitantus. Vienkārši tāpēc daram šogad tāpēc, ka mēs gribam, lai aiznākam gadu viņi jau būtu iespēlējušies. Nav tā. Vienkārši situācija ir tāda, ka tev viņi ir jāņem. Tev nemaz citu nav ko ņemt. Jā, Balcers nav, baigais mīnus. Cerams, ka citam tas zin kā, skatīsimies no tās pozitīvas. Citam tagad būs jāuzņemās tas, ko viņš tur darīja. Redzēsim, kā Mārtiņam iesteiksim tajā konstruktīvajā spēlē, jo šo visu sezonu viņš viņš vairākumā tur play-offā, ka viņam ar cilvēku tur lūza, viņš tur nedaudz epizodēs uzspēlēja vairākumā. Viņš pirmā pārīša leftē mazākumā gāja. Viņš uzstēja 3. man teiks, visu laiku labākais rezultāts regulārajās sezonās, viņam esot laukumā mazākumā, vai es varbūt kļūdos kaut kādās minūtēs, 52 minūtes, cik nevienu ielaist vārti. Viņš nomināli 4. mazākums, tas, kas viņam jādara. Tagad viņš būs, teiksim, atpakaļ tur, kur viņš ierastāki bijis
varbūt baigi noilgojas to, viņiem tur viss baigi super saskanēs ar Rodrigo un ar Daugaviņu, kā viņi sāk spēlēt, cik es saprotu, tad, redzēsim. Arī citi taču ir, pēc 2 spēlēm būs Ločmēls atpakaļ. Atceramies pagājuši gadu, ka pēc ceturtdaļu fināla izpumpējās, laikam pa daudz bija mazākumā spēlējuši, teiksim, Rodrigo ar Kasparu. Nopūtās, tā teikt, vai ne, pietrūka spēku uz play-off, bet tur pēkšņi izveidojas Džeriņš satraumējās, parādījās Ločmēls, un pēkšņi kā viņi sāk spēlēt kopā ar Rihardu un ar Miki Indrešu. Tur super, viņi, kā saka, tos pagurušos aizietoja un sāk gūt vārds. Un izcīnīja medaļu. Ne viņi, bet tas bija komandas. Tas nebija tā, ka visu uz vienu piecinieku. Un to jau arī Haris tagad teica, mums jau nav tā. Mēs tagad cerēsim, lūksim Dievu uz to, ka saucamies ābolu trīnieks. Tagad metīs iekšā, pārējie tur nelaidīs iekšā. Tur jau, ar to jau tas spēks var būt, kad, vai arī bija iepriekš, kad viena pagura kops, otru bija. Tad nav tādas triecienmaiņas, jā? Tā nevar vienmēr jau gribās, lai būtu. Sāksim ar to, mēs jau nezinām. Mēs, protams, potenciāli pirmā maiņa ir Dzerkals, Ābols, Daugaviņš. Trīnieks. Kā viņiem ies, viņi nevienu treniņu spēli nav spēlējuši kopā, kā viņiem ies, to viņi tagad pat sāks rādīt sestdienu. Tu pats iesāk otrā Batņa un brāļa Bukarti? Tā vismaz bija. Es nezinu, tā laikam tā bija. Ok, labi, pastamies bronzas sastāvu no pagājušā gada, kas mums nav. Balinskis nav, Rubīns nav, no uzbrucējiem Balcers, Andersons, Smirnovs, no vārdsargiem Šilovs, Puninovs. 7 uzvāri nav. Šobrīd, kas šķiet tev visbūtiskākais no šiem nosauktajiem? Tāds zaudējums, kas mūs attālina no tās komandas, kas bija pagājušajā gadā, kur tu varbūt paķert apakaļ. Es negribu nevienu noneicināt, teiksim, bet tā kādu lomas, vai katram bija savu lomu. Katrs, kā es teicu, pagājušajā gadā bija, pa tiem 7 gadiem, tā bija reize, kad visi nospēlēja labā savā līmenī visu čempionātu, un daudz no viņiem ļoti labā līmenī nospēlēja vai tur. Bet nebija tā, ka kāds tur vispār garām bija. Bez statistiem, vai ne? Neko slikti nospēlēja, teiksim, bet katrs nospēlēja savā labā līmenī. Tāpēc negribu nevienu aizvainot, es teikšu, ka Balceris jau pieminēja, es teikšu klāt Balinskis, Rubīns. Mēs visi zinām, kāds Artūrs, viņa ieguldījums bija, bet mums tagad ir NHL pamatu vārdsargs Vartos. Mums nevajadzētu tagad, kaut kā, Šilovs. Neviens jau nav teicis, teiksim, ok, Artūrs Šilovs ir komandā, un neviens jau nav garantējis, ka viņš šogad būtu MVP. No tā mēs varam skatīties. Mēs viņam novēlam super, lai viņam veids, lai viņš šonakt ir vārtos un ved Vancouveru. Tur mums ir NHL pamatu vārdsargs. Bet, klausies, šitā situācijā mums ir pateikts, ka mēs gaidām 3 spēlētājus, un viens no tiem ir Šilovs. Kā šajā situācijā justies Elvim? Jo, ja tu gaidi kādu no Ziemeļamerikas, tas nav, vecīt, tu nāks pasēdēt rezervē. Šis ir jautājums, ko es šodien uzdevu Edgaram Maseļskim no rīta. Es klausījos, beigas interesanti. Bet mēs varam no otras puses pateikt, kā te tagad pateikt, mēs gaidām Bļugeru, un mēs gaidām Balīnski, kā jūs tieši Šilovam, ka viņu mums nepiemin. Tu var no šāda arī pavērst. Jā. Bet, protams, iedomājamies atbrauc Šilovs. Tad, lai treneri lauz galvu, kurš būs vārtos. Treneri ābolu atkal. Bet nav hokeisti pieraduši. Labi, uz U20 mazāk, bet vienalga vai Rīgas Dinamo vai pieaugušo izlases treneris. Nav tā, ka daudz maz ir pieraduši, ka jūs konkurējat vairāk uz vienu vietu. Vai tas ir klubs vai tā ir izlase? Nē, protams, par to jau kāds ir, kā te ir konkurence un viss ir, bet, tomēr, tā ir tāda. Labi, Latvijas vārdsargs. Bet kā tu pasaki? Čehi, Zviedri, kanādieši, amerikāņi. To pašu nozika. Arī brauc tur 2, viņiem nebrauc parasti tikai viens. Tāpēc nemeklēsim kaut kāds pazemes akmeņus. Es saprotu, ko tu jautā, tev būtībā likās, interesanti, kā Elvis varētu uztvert, vai tev viņam, kas neuzticās, bet tagad tu saki, bet cik arī taču piesaka, un viņi grib maksimāli spēcīgu sastāvu, vai ne? Jā, ok, tad lai Arči tur... maksimāli spēcīgu sastāvu. Mums ir... Es pateiktu citādāk. Es negribu vispār salīdzināt. Dīvāna eksperts Jānis Jančevics, tik cik es esmu NHL sekojis līdzi,
vai tas ir bijis Arturs Irbe, Dominiks Hašeks un tā tālāk un tā projām. Vārtsargam ir jābūt gatavībā gan nespēlējot, ka tev kāds ir priekšā, nu tu nevari par to sacepsties, tur būt nervos un tā tālāk. Es pateikšu, ka mēs visi zinām, ka ideālā pasaulē mēs jau sen nedzīvojam. Nu, ja, nu. Zin, P-kartēts, my way or highway. Ideālā variantā tas tā būtu, bet tas jau nestrādā. Beigās pats es uz highway. Nu, tas jau tev tomēr zin kā, ir jāatrod kompromiss, jārunā un to, bet labi, paliekam pie tā, ka no kāda Šilovs justos, ja nosauc, ka gaida Bļugeru, tātad Vancouver nespēlē, ja Bļugeru gaida, vai ne, un gaida Balīns, kā Šilovu, tā vairs nevajag, vai kā, nu. Nu, jā. Es vairāk par to, ka Elvis jau šopavasar ir pietiekami bijis izrādījis, ne tikai šopavasar, vispār pēdējos gados ir bijis pietiekami emocionāls. Ja viņš to dara, tad viņš uzskata, ka viņam to vajag darīt, un mēs zinām, kad Elvis ir, kā saka, uz Viļņa, tad visi stāv un visi bļauj Elvi, un tagad viņš šeit ar Zolītas spēles nospēlēja, un novēlam viņam veiksmi visiem pārējiem, un, kā saka, lai viņš iestājas vārtos un nevienu tur nelaiž, un viss būs priecīgi. Tas, ka viņš iznāca tagad ar tādu pietiekami konkrētu paziņojumu, viss tas stāsts, mazais drāmas teātris tur sanāca, neprasīšu tur, ko tu par to visu domā, skaidrs, ka tā ir Elvi rakstura un arī bišķi tēla sastāvdaļa, bet tavuprāt, tas tā kā nāk komandai, kaut kādā veidā komandu ietekmē tas, ka Vārtsargs šādi uzvedās, tas varbūt nenāk mazliet, es nostādu pret jums, un līdz ar to arī visu komandu nostādu pret jums. Es tur negribu kaut kā baigi tagad tam, zin kā es tikko tur biju, ko es tagad teikšu, labi, es Elvu arī pazīstu no tā, kad es biju izlasē, Bobs bija, Elvis brauc, Elvis ir pirmais, Elvis stāv, un Elvis visi bļauj, Elvis, viņam nav kur piesieties, viņš spēlē superīgi, un man ir tāda pieredze, ko tu pateiksi. Nu, ir bijušas situācijas, kur Bobs forši izspēlē, bet tas ir viņa lēmums. Es taču nezinu, kas viņā notiek iekšā, kā, ko mums spriest, kā tas komanda ietekmē. Es nezinu, visi jau Elvu pazīst. Ok, labi, treneris Ābols, galvenais treneris Ābols, tev ir 2 vārtsargi. Uz soliņa Elvis skatās uz tevi lielām acīm, un Arturs Šilovs uz tevi skatās lielām acīm. Šobrīd, ko tu lietas pirmajā spēlē? Nē, es nemēģinu man te provocēt. Tad es saku, es tikko tur bija kaut kā teikt, tā viņi nepareiz dara šo. Tagad mums tāpat visiem skaidrs, ka Elvis ir pirmais vārtsargs un Elvis tagad brauc. Tur jau jābūt citai priekšā, tur jau kāda situācija, tāpēc es uz tādu jautājumu neatbildēšu. Šobrīd mēs zinām, kurš būs pirmajā spēlē vārtos. Es domāju, tas nevienam nav pārsteigts, noteikti, ka Elvis būs. Un arī otrā spēlē būs Elvis. Es tā domāju. Bet, principā, Arturs Irbe droši vien ir tas starposms, kuram tu prasītu šādā brīdī jautājumu. Tāpēc jau ir vārtsargs, kuru Haris noteikti runā ar Arturu, un viņa tagad taču bija teiks, ka ir zināms grafiks sasādīts, kā vārtsargs spēlēs, bet loģiski, ka to neviens nepublisko. Pieļauj, ka to arī vārtsargs zina. Tas arī ir normāli, ja vārtsargs klausties, plāns ir tāds. Labi. Ingvārs visu laiku runā ar potenciālo galveno treneru Ābolu, es runāju ar TV ekspertu Ābolu. Latvijas izlases viens no spēkiem ir tas, ka mēs Ļīkina mugurus ir tāds Gudļevskis, kurš ir aizvadījis tādu Dellīga sezonu, regulārajā sezonā labākais vārtsargs. Tas ir viens no mūsu spēkiem, ka Gudļevskis ar tādu jauno pārliecību ir. Nē, Kristers pagājuši gadu nospēlē, tā bija Alsvens, ka pieļauj, ka Dēl ir spēcīgāk līga pa Alsvensku un, teiksim, viņš ar pagājuši gadu nevienu sekundi netika laukumā, bet, teiksim, viņš bija pozitīvs, atraktīvs treniņos un čaļiem, teiksim, darīja, ko viņš varēja izdarīt, lai palīdzētu čaļiem justies labi un, teiksim, uzmundrināt, un bija ļoti pozitīvs un bez jebkādām tur čīksēšanām, ka viņš netika ne sekundi vārtos. Bet tā Kristera atgriešanās šajā līmenī, viņš tā kā vienā brīdī daudziem likās, ka tādiem pašiem divām ekspertiem, ka būs, karjerā, varbūt kaut kādi lēmumi, tur, ko viņš pats varbūt nožēlā, ko nevajadzēja, jo varbūt nevajadzēja braukt no Vācijas prom, ja zinu, ka viņam tur piedāvāja, ka es domāju, ka tīri personīgi patīk, es domāju, vai vajadzēja braukt prom pēc labi tur laika, un tad tur bija tā kā, tur it kā tur nekur, bet prieks par to, ka viņš bija Slovākijas līgā Bratislava, un tur principā kā otrais vārtsargs, un viņš caur Alsvens, kur bija pirmais vārtsargs Brunesā, un tomēr atvainojos, tur
tas ir labs līmenis, un tur ir pilns hals, un tās ir, un Modo, es atvainojos, ne Brunas, šogad Modo, tomēr arī komanda, kur ir hokeja galvaspilsēta, bet Zviedrijā sākot ar Peteru Forsbergu brāļiem, Sedīniem, Neslundiem, tur ir plējādi super spēlētāji, un viņi tur ir, un noteikti tas komandu to tik ilgi gaidīja, kad viņi tiks atpakaļ, un mēs zinām, tur pilnas halas bija, un tas ir nopietni, un tu izved to komandu atpakaļ, pasies, cik gads mokās, lai tiktu, un jā, žēl, ka viņi tur neatstāja, bet tāpat laikā labāk mēs viņu redzam DL pirmo numuru nekā Modo otro. Un prieks, ka viņa tā karjera, viņš pēc tā Bratislavas, ka jau likās, ka nav labi, jā, tur kaut kur Slovākijā, ne kaut kur, bet, teiksim, tas nav top līmenis, un tu esi otrais vārtsargs, un tad, Tu man te neļaujies provocēties, bet es tā pajautāšu bez uzvārdiem tīri, kā nolasīt to, ka vārtsargu, tu jūti, skatoties uz vārtsargu, kādu izdarīt izvēli, kurš ir stīgā, bet kurš varbūt kaut kur nav pārliecināts, kaut kas nenotiek. Ir kaut kādas klasiskas pazīmes, pēc kurām var saprast, ka šodien labāk viņš nevis... Tas var jābūt diviem vienlīdzīgiem vārtsargiem. Daudz maz, jā. Izlasēs daudz maz, lielajās vismaz jau tā kā... Tur, kad viena reize, kad es, teiksim, vienu sezonu, kur es varu parunāt, ka man tur nepatīk, protams, bija vārtsarga treneris, ar kur es runāju, bet tas nenozīmē, ka es darīju tā, kā viņš saka. Teiksim, kad es biju Ladā, tur bija Krievs Ježovs un bija Latvijas Masaļskis. Ježovs bija pirmais, un Edgars ņēma tā kā otro, bet Edgars tur spēlē labāk, un tad arī likās, bet likt otro, un viņš ir Latvijas ieģis sūdīgi nospēlēt, un mēs tur zaudējam, tad tu atkal tur grēji skaties, un tagad es nožēlu, ka es viņu pa maz liku vārtos, viņu bija jāvāc nos, un tur man vārdsaka treneris ar Somu saka, mums tagad spēle ar automobilis, tas bija tās, tur būtu vai nebūtu spēle. Ježovs, es saku, labi, Masaļskis, mēs uzvaram, zini. Viņš saka, malāc, labs lēmums. Es saku, jā, bet, ne jau, tad tas ok, tas ir viņa lēmums, bet es nezinu, protams, kā Harim ir ar Artūru, vai viņš, teiksim, 100% saka tas un tas, varbūt iespējams, ka tā, es nezinu, es neesmu blakus sēdējis viņa sarunā. Ježovs vai Masaļskis, tur pārējā komanda? Tur arī, ko pārējie domā, tur jau ir laukums. Pārējie domā, tu viņiem naudu maksā par to, ka tu uzvari, un tu uzvarēji ar Masaļas vārtos, kādu viņiem Daļgari Ježovu. Ne, tad, ja tu uzvarēji, jā, ja tu nebūtu uzvarējis. Nē, tas ir tas, kas man kaut kur spieda, kad lieku reizi ielikt Ježovu, kur es pēc tam nožēloju, kad vajadzēja Edgaru likt, teiksim. Ježovs turklāt bija tāds īpašais tipiņš. Tas nebija vienkārši, es nesaku, ka kāds vairs. Tas izrādījās īpašāks, nekā es domāju. Jā. Viņš tur ar kaisargiem un kalniņiem visu kaut kādus brīnumus taisīja Ježovs. Ok, labi, debitants pieminējām, ka ne jau aiz labu prātu mēs ņemam 7 debitantus, bet ir mums debitanti. Tu kā ilgus gadus tagad jau U20 treneris, pakomentē, kas mums tur ir no tiem tiešām, kurus mēs varam... Ok, Traumaks, Egla, 27 gadi, mēs viņus tagad neanalizēsim kā jaunos, bet mums tāpat tās tur ir... Kā reku mums ir Ločmēls, to tāpat visi zināja, ka tas būs spēlētājs. Ok, jā, Ansons, Gavārs, Laviņš, Vītols, trešais vārdsargs. Erikam arī super caur mēstīs, ka viņš jipu noslēdz uz nākamo gadu un, teiksim, šajās spēlēs, cik es nesaku, es tur epizodis tikai skatījos, bet viņš ļoti solīdi izstājās un, cik es dzirdu atsaukstu arī, viņš ir spēlējis stabili. Protams, jā, viņš šobrīd ir trešais vārdsargs, bet prieks par to, ka viņš jau izdarījis soli savā karjerā nākamo, kad caur mēstiem, un tagad, kas saka, viņam uzdevums nostiprināties līgā, kas ir Somijas augstākā līga. Bet pārējā, Fēliks ātrs hokejs, teiksim, ātrums mums baigi daudz nav, un ātri ir vajadzīgi. Un tas bija tas arī, ar ko viņš U20 izcēlās, un šeit redzam, ka aizsardzībā arī laba spēle, nekādas kļūdas netaisa ātrums viņam ir, un te ir Martins enerģijas kamols, vai ne, viņi no sākuma nepieteiks, redzēs, kas tur tālāk būs, pieteiks vai nepieteiks, bet, treneri redz viņam vietu sastāvā vai teiksim, tuvākā rezervē, vismaz kā tas, cik es saprotu, sākumā būs. Ansonu mēs sen neesam redzējuši, neesam dzirdējuši kaut kur. Tā statistika nav baigi tāda, teiksim, ļoti iespaidīga AHL-ā, bet, tas ir spēlētājs, kurš ir nospēlējis 2 sezonas AHL-ā.
Vai ir kāds nepaņemts, nepamanīts? Domāju, ka Latvijā diezgan grūti to, protams, ar spekulācijas būt. Vajag, nevajag ņemt, zin, jā. Tāda birka bija agrāk Traumakam. Ko nozīmē birka? Kā nepaņēma? Kāpēc nepaskaties? Katram ir savu laiku. Es zinu, ka viņš ir kaut kādu lūpu, kaut ko arī bija uzmetis. Ne viņš pirmais, ne viņš pēdējais, kuram pienāk kaut kāds laiks, atvaino. Neņēma tikai tāpēc, ka tu esi spēlējis AHL. Ko darīt? Pie kā Bobs ļoti labi zina, kādas tās līgas, un viņš augstu vērtē to līgu, bet tad bija kaut kādi iemesli, kāpēc tur Bobs, Haris arī tur nepaņēma, teiksim, kvalifikācijas turnīrs, ka bija olimpiādē. Ir kaut kāda kriterija, pēc kaut kā, katram savs, katram savs laiks. Es zinu, kā tas ir, es vienreiz bijis, ka vienu pēdējo kādu skaitu, ko darīt. Okay, bet šeit, vai tu nāc nākamreiz, vai tu apvainojies un nenāc. Tos, kas apvainojās, uz tiem mazāk skatās. Tur, tiem, kādu pārsteigumu. Šeit nenosauktajiem, kurš ir viens uzvārds, kur tu paaugstinātu, paņemam vēl šo līdz, viņš nākotnē būs čalis, ko mēs daudz izmantos. Tādu no jauniem, kur jāpaņem, izmantot, nezinu. Varbūt, es nesaku, ka jāņem, bet, teiksim, savējie, ņemsim Slavkovskis. Kas tas tāds, no kurienes viņš tāds bija, parādījās Pekina olimpiādē? Es domāju, kas tas tāds tur met vienā spēlē, kaut kāds Slavkovskis, kaut kāds masas skraida, tikai sēdz flashkorā skatīties spēlē TPS-ā. Statistika tāda, nekā īpaši. Jā, jauns puika, bet tāpat laikā viņš fiziski spēcīgs. Viņš nebija tā, ka mākslīgi ieliks, un viņš jaunais un mākslīgi ieliks, viņu tur ar pirmā māņā, ne jau vienkārši tāpat viņš tos vārdus tur guva. Bet viņš jau bija, teiksim, kā es teicu, vismaz fiziski gatavs tam. Tur viņi lika viens tāds, ko teorētiski varētu, bet, pat taisa no junioriem neredzot, viņš tik ilgi spēlē, un tas ir Vilmans. Sants Vilmans. Bet tepat laikā, es nesaku, ka tā ir kļūda, ka viņi neņēma. Absolūti, es to neteikšu, jo, viena lieta tu spēlē junioros, tagad paņem tev un uzreiz pasaules čempionātā sazina, bet, no otras puses kaut kā tie jaunie kaut kur ir jābīda, bet, es nesaku, ka es to būtu izdarījis. Turklāt bez pārbaudas. Vienkārši tā paņemt uzreiz, tas ir tā, un tomēr tur arī taktiskās nianses ir diezgan atšķirās, teiksim, kā spēlē, teiksim, kā redz hokeju. Haris no tā notiek, kā ir Ziemeļamerikā, tā kā tas būtu arī tāds, tas arī tāds koks ar diviem galiem. Tu paņēmi viņu, ieliec, teiksim, viņš nospēlē slikti. Ko tu viņam iedevi? Arī, Es varu vienu TV ekspertam jautājumu. Droši. Ne Slavkovskis un ne Sandis Vilmans, bet pret Zemgala finālā spēlēja un U18 golu iesit Olivers Mūrnieks. Būs hokejists? Cerams. Jo tu pieminēji augumu spēku 15 gados. Nē, tas, ka viņai ir hokejs, jau tu tagad redzi, vai ne? Kā vienmēr saka, tas atkarīgs no tā, kādā līgā un pie kā trenera viņš nokļūs. Kas ar organismu, lai nav traumas? Labi, tas ir puram. Mēs par to nerunājam, bet mēs runājam, ka viss būs labi. Bet tas atkarīgs kādā līgā un pie kāda trenera tu nokļūs. Ok, jūs ir čel laba līga. Nākamais jautājums, kāds treneris bija. Runājot to pašu Martinu Laviņu, ka tur treneris ir bijuši dažādi. Un tas jau nenozīmē, ka tur ir visi baigie speciālisti un visi baigi labi. Tas līga, ok, čia atbrauc uz jūsu čelgam, pie kāda trenera nokļūst. Viņam vēl, mums vai Traumaki, vai Lūčmeļi, kur ir tās, tu aizbrauc pie viena trenera un tev kaut vai sezonas laikā nomainās. Tu jau dabūni. Bet tāds ir sports. Jā. Ok, Slovākiem Slavkovskis bija savā ziņā džokers, ko vismaz pārējā acīs, ko čempionātā izvilka mums pagājušajā gadā. Tas pats Danis iemet 2 golus svarīgus izslēgšanas spēlēs. Tu redzi šogad kādu, kas varētu, kur tev tāda bišķiņa muguras smadzenes saka, šis varētu būt tāds, patīkamais pārsteigums. Lai gan mēs visu zinām, kā raibas suņas no pirmā. Tu par mūsēm runāji? Es par mūsēm runāju. Ja mēs te pasaucām kāds uzvārds, kas nav spēlējuši, varbūt. Cerēsim uz visiem. Es nezinu, es tā kā kaut kādu vienu konkrētu vārdu nenosaukšu. Bet, jā, mēs te pasaucām vairākus. Es teikšu, pastiesies, kā Šimons Nemets spēlēs.
kā viņš spēlēja pirms gada U20 turnīrā, teiksim, ka, bet Dārts izvilka Kanādu. Tur bija Slovākiem jāuzvar. Jā, viņš brīžiem pārspēlē, bet ar kādu pārliecību, un, teiksim, labi, tie pārliecība jābūt arī, kā saka, pastiprinātē arī to izpildījumu, bet tagad viņš brauc arī Šimons Ņemets un nospēlē pirmo sezonu Ņūdžersijā. Man liekas, tam čalim ir, poža nākotne var būt milzīgs potenciāls, ar kādu, vēlreiz saka, pārliecību un izpildījumu, kā viņš spēlēja. Ok, tas bija U20, bet vienalga, un ne par velti viņš tagad jau visu sezonu Ņūdžersijā nospēlē. Priekšpēdējā spēle varēsim pastīties gan Slavkovski, gan Nemets. Labi, Slavkovskim šī sezona jau ir labi cipari, jau cik 50 punkti, 20+3. Turklāt ne ar pilnu sezonu, ar ko traumām turklāt. Klau, tu pieminēji to, ka tas kalendārs tev tā, ka tur jāiet uz visām spēlēm vienādi, bet, jebkurā gadījumā ir, mēs secinājām, tās pirmās 3 spēles ir tās, kuras, nezinu, var tā teikt, jāuzvar. Ja tu gribi tā kā kaut kur, tas ir spiediens. Protams, ja tu gribi, protams, mums runājam par ceturtdaļu finālu, skaidrs, ka tie 3 jāuzvar ir, tas jau tāpat, to jau jebkurš saprot. To saprot gan spēlētāji, to saprot gan treneri. Tas spiediens, viss profesionālais sports ir spiediens. Ja tu netiec ar to galā, tu neko nevar izdarīt. Tik vienkārši tas ir. Treneri ar Ābolu. Mēs labāk zaudējam kādu no pirmajiem 3 mačiem nekā Vācija vai Slovākija. Matemātika. Turnīra tabula matemātika. Nerēķini. Tu spēlē pa vienai spēlē. Tā pirmā ir Polija. Nākamā dienā ir kas tur Kazahstānā. Francija. Kazahstāna pēc brīvdienas. Kazahstāna Vācijā. Es vairāk par to, ka piedod, treneris, TV eksperts. Nav Latvijas līdzekļiem jājūg prātā, ja kādu no tiem pirmiem 3 neuzvar. Prātā vispār nevajadzētu, jo vajadzētu pie veselā saprāta turēties. Labi, mums nav futbols, mums nav Brazīlija, bet tur, kad neuzvar kāds sirdi, vienmēr aiziet. Neredz, ka hokejs... Vēsākos laika apstākļos. Par hokeju. Hokejs ir interesants, par hokeju runā labu, runā sliktu, bet viņš visus interesē. Ne visus, bet ļoti daudz. Šajā valstī. Ja tu paskaties atkal, pārbaudas spēles, pilna arēna. Klausies, Polija. Es galīgi neasociējos ar hokeju. Labi, mēs kaut ko bišķi pasakojam, bet es pieļauju, ka lielai daļai fanu vispār nesaprotu, kas ir Polija un hokejs. Var kaut kādu... ieskicēt savu failu par Polijas hokeju. Skaties, sāksim ar to, ka tur, man teiks, skatoties sastāv 2 spēlētāji nespēlē. Labi, viens VHL čals 2004. Gada ir, protams, tos uzvārds nenosaukšu. Abi vārds ir naturalizēti, viens pirms 2 nedēļām vēl tikai pasu dabūja Čehs. Bet visi tie spēlētāji, kas spēlē, labi, viņi spēlē Poļu līgā. Tur es saku 3 cilvēki, man teiks, visi spēlē no Poļu čempionāta. Ar tiem spēlētājiem, treneris Slovāks, cik saprot, ar tiem spēlētājiem viņi tik A grupā. Tā kā, ar cepuriem tur neviens nav jānometā. Poļu hokejs attīstās. Mēs bijām arī tagad sasniegā halē, tur ir jaunas, smukas halas. Protams, viss tas hokejs ir koncentrēts ap Čehu robežu. No Varšavā un tev uz austrumu pusi tur vispār neviena nav. Viss ap Čehu robežu, viss klubi ir. Bet mēs bijām, kur mēs bijām Sosnovicā, bijām novembrī turnīrs pēc Baltijas kausa. Polija, ka mēs no U20 braucām. Klausies, tur tāds stadions uzsauc. Jauns, uz 3000 vielu laiku. Jauns futbola stadions, jauns vēl kaut kāds komplekss. Tur nauda iegulda un tur cilvēki iet. Tur varbūt, tās apakšgala komandas tur nav tur beigas spēcīgākas, bet, teiksim, tam augšgalam pirmais 4, tur ir diezgan solīds komandas. Vēlreiz saka, viņi tik A grupā ar spēlētājiem, kas spēlē Poļu līgā. Jā, par Poļu līgu mēs daudz nezinām. Vēlreiz pirmās 3 spēles, jebkurā gadījumā nopietnākais pretinieks Francija. Tomēr. Pēc kaut kādiem reitingiem un pēc visa. Visdrīzāk, jā. Kaut gan, es domāju, ka nevajag skatīties uz aizmirst 7-0 rezultātu Kazahiem pagājušo gadu. Kazahs spēlēja otrā dienā pēc kārtas, pēc lielas palīdzības mums, kad viņi atņēma punktu Slovākijai. Un mums tur veiksmīgi tie goli krita, un visdrīzāk viņi salāvuši šie vārti, ko trešos, ko ieskaitīja pēc ilgas skatīšanās Mārtiņas Ierkala, kur mēs pat neviens neticējām, ka tur varētu būt vārti, vai ne?
tad to rezultātu noteikti nevajag. Un jūs jau redzat, kur 90% to spēlētāju, kur spēlē, viņi jau spēlē Barisā, kas spēlē kā halā. Bītoņš kā faktoru piesauca to, ka pagājušajā gadā laba lieta sagatavošanās posmā bija tas, ka ļoti laicīgi tomēr visi līderi bija atbraukuši un varēja tā kā ielikt kopīgi sagatavošanās posmu, tur fiziskos plānu, tur bla. Šogad ir tā, ka tu jau pats arī pieminēji, tomēr atšķirās. Tas pats Rodrigo pēdējā brīdī, tur Mārtiņš pēdējā brīdī, tur vēl mums tur Miks atbrauc un kas vēl. Tas varētu būt tāds faktors, par ko būtu jāuztraucās, ka mums čempi sākumā būs tas ieskriešanās posms garāks. Tagad mēs redzēsim, kā ir lielvalstīm, kur čaļi atbrauc no NHL. Pat taisnība. Viņi atbrauc, abi Mārtiņš vienu spēli paspēja nospēlēt, Rodrigo nenospēlē. Jā, ideālā variantā super, viņi tur atbrauc, sākas treniņu nomet, viņi jau tur nedēļu ir atpūtušies, tad tu vari viņus tur sākt dzenāt kārtīgi, un tad viņi jau tur... kādu viņi tur plānu tur izstrādājuši, sēdās, atpūšās, un tad viņi ir svaigi vai ne, bet tagad būs tā kā ir. Tur arī no NHL brauc. Noteikti, ka Viktors Hedmans un Eriks Karlsons nebūs mēnesi trenējies un kaut kā tačku stūms vai ko tu darīs. Mēs tev... Jā, viņiem laika vairāk bijis varbūt atpūsties, bet Mēs tev U20 turnīrā par Vācijas spēli ieskaitījām psiholoģijas maģistru. Mēs Harim jau jautājām, viņš īsti neatbildēja. Bronza pagājušā gada būs šogad vairāk palīgs, draugs vai ienaidnieks? Tas ir vairāk... Es saprotu, ka Latvija nopietnāk uztvers un nopietnāk spēlēs. Viss kopā... Spēlētāji pirmkārt ir piepildījuši kaut kādus mērķus, sapņus un kaut kur varbūt muguras smadzenēm jūt, ka droši vien ka otru gadu pēc kārtas jau nesanāks. Teiksim, ir kaut kādas realizētās ambīcijas. No otras puses tev var iet un viņiem teikt, redz, mēs varam, mēs pierādījām, ka mēs varam, kāpēc lai mēs to neizdarītu šogad no otras puses. Bet... skatīsimies citādi, es to pagriezīšu. Tad mēs nevis jautājumu, nevis teru. Tad uzdodiet sev jautājumu, kāpēc turpina spēlēt Daugaņš? Viņam viņš teicam iespēju beigt vispār. Tagad medaļas kaklā mājas čempionāts, un šoreiz es toču beidzu. Kāpēc atbrauc Zierkals ar Ābolu? Viņiem bija pilnīgs Āboli, klausies, es esmu piekus, man ir līdz lūpai, es nevaru. Mierīgi varētu. Tātad par motivācijas trūkumu mēs... Patriotisms. Trener Ābolu. Starp gribēt un gribēt arī ir starpība. Reku, tu pats mums izstāstīji U20 Vācijas spēle un U20 Amerikas spēle. Nebija jau tā, ka viņš galīgi negribēja iet un spēlēt. Es nesaku tā, bet kad tā nebija, tur bija jāgraužos. Jā. Jautājums, vai tu to sirsnīgi uzliec? Manā atbilde tev ne jau vai Daugaviņš vai pārējie, ka viņš vispār negrib. Bet daļa, tev nekad nav gribējies, tu desertu sēdi? Kas tev mīļākais deserts? Nav. Saldēji mēdi? Mēdz. Ir kādreiz gribējies apēd vienu, vafelē, Un tā gribās, gribu vēl vienu, ar sievu, eju, bērniem, gribās otru. Nē, tā labāk pa autu būtu. Bet, respektīvi, kūkas gabaliņš, es apēdu vienu kūkas gabaliņu, man ir pamaz. Es tā gribu to otru gabaliņu. Negriežiet to savu kristāla bumbu. Nav kristāla bumbu. Nekādas provokācijas, es tur mēģinu neļauties, ko būs. Zin kā, apmierināta apetīte ir apmierināta apetīte. Uzliec UFO dziesmu un priecājies. Likās, ir pakaļā, uzvara ir mūsējā un viss. Labi, būs prātā. Negribēju kristāla bumbu, apmierināta apetīte ir apmierināta kā faktors. Tad es pagriezīšu otrādi. Griez. Kā pelīt ēdus miltiņa rūkti. Tu gribi teikt. Es tev teikšu, ok, mazs bērns nezinu, kā garšo šokolādi. Jā. Līdz brīdim, kad viņš to pagaršo. Piekrītu. Tāpēc nebija kristāla bumba. Jā, draugs. Man vēl tad rekur ir, kā zināms, pustukšs vai puspilnu. Gan tas. Jā, uz Prāgu aizbrauksim. Es nebraukšu. Tu sēdēji studijā, tu nevari braukt. Kas jums trauc? Tu esi eksperts, tu nevari braukt. Jā. Latvijas izlasē, kad sauks atgriezīsies? Novēlēsim, lai aizbrauc. Novēlam, lai aizbrauc. Tā, kad sauks kāds Latvijas izlasē, iesi taču par treneri. Laiks rādīs.
Tu šodien sāki, viss nāk un aiziet tālumā. Tad jau redzēs, vai sāksies vai nesāksies no gala, es teicu. Bet mēs jau šo esam prasījuši futbola treneriem. Bet tā, kad galvenajiem uz izlases būs jāsūta CV, sūtīs savu? Es jau sūtīju vienreiz. Es tev neprasu, kas bija. Sūtīsi? Kad būs jāsūta? Zvans Aigaram? Tā diena, Protams. Sūtīsi? Protams. Kā asistents es pastrādāju? Nē, asistents, mēs par asistents Jurisons var iet tur, nezinu. Es arī iedalu, es nezinu, kurš to pateica, bet es arī iedalu, ir asistents un ir palīgs. Man asistents 100 gadu vajadzīgs. Zini, kā asistents es atnesu, aizēju, atnes, nemaisies. Tas pie kāda trenera? Tāpēc es iedalu asistentos un palīgos. Asistents, tas ir, viņš man 100 gadu tur ir bijis, nav bijis. Tātad pa galveno tu ej, pa asistentu neej, pa palīgu? Saka, ir divas dažas lietas, palīgs vai asistents. Es klasificēju, vismaz es saprotu, ka ir oficiālā kaut kādā klasifikācija, tu tur asistents, bet es saku, ir asistents un ir palīgs. Liels paldies, ka atnāc. Ņemiet par labu. Mēs ņemam. Tad, lai raita valoda studijā un... Mīginājumi, mēle, mežģāsīs tur. Tā jau tāpat viss kustās. Raita valoda un daudz uzvar, ko analizēt. It kā kalna nav mēlē. Ko es domāju, ka čempionāti ievadījuši esam ar vienu sarunu, tad kā mēs darām? Es domāju, ka mēs atgriežamies studijā, vismaz mēs ar Jāni bufetē, tad, kad čempionāts būs beidzies. Kad mēs saprotam par to Prāgu. Jā. Kad būs skaidrs par Prāgu, tad mēs arī tālāk runāsim, bet pa vidu nejauksimies. Jā. Lai spēlē. Bet atpakaļ būsim. Tā kā paldies Artim. Paldies visiem, kas klausījās, un tiekamies pēc čempionāta. Cerams, veiksmīgi. Paldies.